tā kā es dažiem cilvēkiem jau apsolīju vlogu. Šīs dienas video būs vlogs. Šokējoši! Ir decembra sākums, un es beidzot izdomāju izpušķot savu eglīti. Šodien jūs man brauksiet līdzi uz pilsētu nopirkt eglīšu mantiņās. Ceru, ka šis video nebūs pārāk garš un pārāk neinteresants, bet mēs izmēģināsim. Taču pēc mēneša es plānoju pārvākties uz Ameriku, jo mana zaļās kartas intervija ir 28. decembrī. Es tur rīkšu, ka viss ies labi. Un līdz tam man ir jānokārto vairāk papīri un jāiziet ārstu komisija. Man šodien norausties elektrība. Vai tas nozīmē, ka spoki jūt, ka es filmēju video YouTube, un viņi par sevi liek manīt, ja viņi grib spoku stāsts? Bet man šodien vēl ir jāiet saņemt pote. Bet tagad es savadīšu savu seju kārtībā, un tad es atgriezīšos. Jā. Tadām! Un pie šī mēs nonācam šodien. Man pēdējā laikā ļoti patīk tā kā iezīmēt arī iekšējos kaktiņus, kad es taisu kā ķets ar laineri. Nevienam tas neinteresē, bet manuprāt izskatās arī forši. Rar. Viss man šodienas aesthetic ir kaķis. Pirms es kaut kur braucu, man ir jāaiziet uz šķūnīti un jāatrod man Ziemassvētku eglīti, tāpēc šis apģērbs saucās lauku šiks, kurtka, cepurīt, ritīgi smuki un tādi tevi krokšī. Te mums ir vesela čūpa ar vienkārši parūkām. Es nebiju īsti šķūnīti, mēs mēģināsim citu. 10 minūtēm pār tā kā šķiet viņas atradusi. Es gan esmu sapratusi, ka cilvēks, kurš savus garāžus un šķūnīšus var uzturēt arī glabā kārtībā. Man šķiet, mūsu šķūnīši vienkārši ir domāti, lai mēs tas lietas tur iemestu, par viņām aizmirstu. Un tā kā mums viss ir nepieciešams viens otru lamāt par to, kodēļ tu atstāji bardaku. Šķūnītī ir slēpes. Neviens no manas ģimenes nekad dzīvē nav bijis slēpot. Bet es atradu savu eglīti. Šķiet, ka šo egli izrotāju pirms kaut kādiem 5 gadiem, un viņai nekad nav mainītas dekorācijas, tādēļ es domāju, šis ir īstais gads, lai mēs viņus nomainītu, tādēļ, ka viņas ir sarkanas ar sudrabu, un viņai galā ir rūķa cepuri zvaigznītes vietā. Šogad es domāju, ka mēs taisīsim varbūt baltu ar zeltu, tāpēc izpakosim, sataisīsim viņu smuki, un tad brauksim pēc rotājumiem. Mazliet vēlāk mūsu eglīte atkal ir kaila pirmo reizi pa kaut kādiem 5 gadiem, kā jau iepriekš minēju. Kas palika, un mums ir viens kritušais, saka, nē! Īstenībā, es domāju, ka viņi sanāks kā neglīte, bet viņi ir ļoti skaista eglīte. Nezinu, vai no jums kāds atceras, bet bitei, man liekas, pāris gadus apakaļ, viņi vairākus gadus pēc kārtas darīja tā, ka viņi mežā nogrieza ļoti neglītes izkaltušas eglītes, viņas šķības, un viņas internetā atdeva par vēl cilvēkiem, kuri it kā nevarot dabūt eglītes. Un tad šīs neglītes izķēra kaut kādās pirmajās minūtēs, bet viņa nav perfekta, kā jau viss cits eglītes, bet viņa ir skaista. Es vēl nevarēju nekur braukt, jo man zvanīja kurjers un teica, ka man ir paciņa. Un man nav nejausmas, ka šajā paciņā iekšā. Es vasarā biju izbalnājis matus, man ļoti patika, bet es viņus pārkrāsoju atpakaļ brūnus, tādēļ, ka man ļoti sabojājās mati. Un es vīram teicu, ka es gribētu blondu parūku, viņš man pasūtīja blondu parūku. Uzmērīsim? Uzmērīsim. Es izskatās pēc idiota. Bet nē, viņi ir laikam tā kā, viņai ir šeit mežģīna un viņi ir jānogriež un jāpielāgo savas galvas formai. Domāju, ka mēs visi varam piekrist, ka man gluži nepiestāv tik ļoti gaiši blondi mati, bet nē, es izskatās pēc idiota. Lūksim viņu nost. Nē, es beidzot ģērbšos un mēs brauksim pirkt tās mantiņas un brauksim uz poti. Es jums parādīšu visu, ko es nopirku Pepko. Gan drēbes, gan trauki un visādākas citādākas lietas. Pepko ir lētāks un arī Ziemassvētku mantiņas Pepko bija lētākas. Un es jau teicu, ka es gribu tā kā taisīt baltu un zeltu eglīti, bet es pamanīju šādas bumbiņas, kas ir tā kā bordo krāsā un tādas maigi rozā. Jūs nevarat pateikt, es viņu nofilmēšu kārtīgāk. Es pamanīju šādas bumbiņas, un viņas maksāja tikai 5 eiro. Un es domāju, ja tās ir tieši tādas krāsas, kādā es gribu savu eglīti.
Tad vēl es nopirku arī lielākas tādas pašas rozīgas bumbiņas. Un arī šī paciņa maksāja tikai €80. Tad tālāk es bordo krāsā nopirku arī zvaigznītes. Un arī šīs zvaigznītes maksāja tikai €50. Un man ļoti patīk arī Pepko tas, ka viņi pieraksta klāt. Detaļa, piemēram, maksā atsevišķi. Tā kā šajā €5 vērtajā eglītē katra bumbiņa maksā aptuveni 14 centus. Tad tālāk pa €2 es nopirku lampiņas, kas izskatās pēc sniegpārsliņām. Viņām gan vajag baterijas, tā kā viņas var nolikt kurā vietā istabā. Un tad vēl eglītē es nopirku lampiņas, kuras ir jāsprauž kontaktā. Un visa šī lielā lampiņu paka maksāja vien €6. Un tas vēl galvenais piemirst. Es nopirku arī maziņas, tādas rozā bumbiņas. Un viņas maksāja €30. Un arī šeit rakstīts, ka viena bumbiņa gabalā maksā tikai 5 centus. Vēl ārpus Ziemassvētku lietām es nopirku tik mīlīgas zeķītes ar briedīšiem un ezīšiem pa €80. Un viens zeķpārs maksā 60 centus tikai, tā kā man ļoti patīk Pepko. Tā kā par visiem šiem rotājumiem es kopā samaksāju €17,60. Un jums interesē, kāda grīda ir tik netīra. Man šķiet, ka mans mazais sunītis jau paspēja mazliet apgraust mūsu eglīti. Vienīgā nevisai patīkamā lieta ar šīm Pepko bumbiņām ir tāda, ka viņiem striķīši ir jāiever pašam. Un šeit ir ļoti daudz bumbiņas, un tas striķītis ir tik ļoti smalks, tā kā matiņš. Tās bumbiņas man reāli visu laiku krīt ārā. Es zinu, ka man vecmāmiņa kādreiz bumbiņās kāra saspraudas. Tās, papīra saspraudas. Izlocīja viņas kļuva tā kā par āķīšiem. Varbūt man arī viņas vajadzētu atrast, un es to arī darīšu. Pagaidiet, nākšu to atpakaļ. Es atradu pavisam parastās papīra saspraudas, kas izskatās šādi. Un ja viņas izloku uz āru, viņās var iekārt bumbiņu. Un viņas var iekārt eglītē. Tadām! Es ceru, ka tā neskaitās šmaukšanās, bet šis vismaz būs 10 reizes ātrāk. Ja jūs jau esat tikuši tik tālu video, es gribu, lai jūs lejā iekomentējiet, kas ir bijusi jūsu vismīļākā Ziemassvētku dāvana, kur jūs jebkad esat saņēmuši. Man droši vien mīļākā Ziemassvētku dāvana, ko es jebkad esmu saņēmusi, man uz Ziemassvētkiem bērndārzā. Es bērndārzā vispār gāju tikai 1 gadu, tādēļ, ka es sāku boikotēt dienduses, un man ļoti nepatīk dienduses. Un tad man mamma sāka meklēt citas opcijas un atrada estētikas skolu Tukumā. Un tad es gāju estētikas skolā, līdz man vajadzēja sākt iet sagatavošanā. Un, kad es gāju tajā bērndārzā, tie vienā gadā mums bija Ziemassvētki, un katram vecākam vajadzēja nopirkt bērnam dāvaniņu kaut kādā konkrētā, man šķiet, cenas kategorijā, kuru salavecis tā kā dot bērnam. Un man šajā dāvanā bija tāda plīša cūciņa. Ja es atradīšu, es viņu jums parādīšu te video. Es viņu nesen šķilnītī atradu. Es biju pie tā salaveča, viņš man iedeva šo cūciņu, man vēl ir bildes, kur man viņš viņu dod. Un tajā brīdī, kad es viņu paņēmu, es ritīgi klusēju, jo es biju šausmīgi kautrīgs bērns, un es neskatīju neviens ejos, vienkārši paķēru to cūku un gāju prom. Un tad pēkšņi es vienkārši nokritu visu zāles vidū, priekšā visiem vecākiem un visiem bērniem. Un es vēl atceros, ka viens tētis filmēja šo visu tā kā pasākumu un to salaveci. Un tajā brīdī, kad es nogāzos, viņš kameru paņēma, pagriez pret manu un filmē man kā es vārtos pa zemu. Man neviens nepalīdzēja piecelties. Paldies, mammu! Es joprojām atceros, cik traumatiski tā pieredze bija ar to cūku. Mans kaķis arī šosmīgi grib palīdzēt. Mēs šodien esam saskaņojušās, vai ne, Pipar? Šis sanāca ātrāk īstenībā nekas bija gaidījus. Labā ziņa ir tāda, ka man pietika pilnīgi visām bumbiņām lielajām perfekti šīs saspraudītas. Tā kā pietika visām. Taču maziņās un zvaigznītes man vajadzēja iet ar roku, tomēr tas striķīši. Bet to izdarīju, viss kārtībā. Un tagad beidzot mēs varam pušķot to eglīti, ko es visu dienu jau gribu. Un patiesībā es jau to gaidu jau kādu mēnesi. Patiesībā es atzīšos, ka es nebiju gaidījis, ka tās lampiņas būs krāsainās. Bet kaut kur pirms tam bija lasījusi, ka lampiņas jāliek vertikāli. Un man šķiet rītīgi forši izskatās. Man tāds prieks.
Manuprāt, tādas mazās lietiņas, kaut vai, ka tu vari pats izpašķot savu eglīti, ir tik ļoti pozitīvi uzlādējošas. Un cik viņa mīlīga. Es domāju, pirms gulētiešanas noskatīties kādu Ziemassvētku filmu. Un Netflixā ir tā jaunā Holiday, kuras neesmu redzējusi tādēļ. Tā būs filma šim vakaram. Man ir arī čipši. Vai jūs varētu pateikt, kas būtu vēl labāks ceturtdienas vakaram? Es domāju, ka jūs varat nosaukt kādas 150 citas lietas, kas būtu interesantākas, bet man tā patīk. Bet paldies, ka šodien man piebiedrojāties, un es ceru, ka jums patika arī šāds video. Es tikai gribēju to izmēģināt, jo es domāju, ka es aizbraukšu uz Ameriku. Es sākšu filmēt vlogus pa īstam, tādēļ, ka tur ir tik, manuprāt, jums būtu daudz interesantāk skatīties vlogus no Amerikas nekā no Latvijas. Es ceru, ka mans vīrs būs sataisījis mūsu videokameru, un es varēšu viņus filmēt arī labākā kvalitātē, jo man pašai arī tiek rīdz nerviem. Tā ka šie video ir vienkārši iPhone kvalitātē. Bet es ļoti ceru, ka jums būs foršs vakars un forša dienu un ļoti jauks un sirsnīgs svētku gaidīšanas laiks. Paldies, ka šodien man piebiedrojāties un es uzvilku arī jaunās zeķītes. Bet paldies jums un saudzējiet sevi. Atā!